Det her ligner scener fra en hvilken som helst anden SOS-familie. En SOS-mor, der hygger med sine børn. Men denne SOS-familie skiller sig lidt ud. Her i huset bor der nemlig også en SOS-far. Andris er gift med SOS-mor Ludmila, og sammen flyttede de til børnebyen for 7 år siden. Her fik de sammen 5 SOS-børn. Bērni man vispār patīk, un man tas likās kaut kas interesants. Vienkārši tā vērtība ir tāda, lai viņš būtu tai, tā varbūt nevar teikt, lai viņš tai sabiedrībai būtu derīgs. Lai viņš nebūtu kaut kāds elements tur kriminālais, lai viņš neatkārtotu to, kas ir bijis ar viņu. Og for børnene er det også dejligt at have Andris i huset. Ja man kādreiz būtu bijis tētis, tad es zinātu, kā tas ir, kad pilnīgi īsti tēvs un asinstakā radinieks. Bet tagad, kad tā kā viņš pret mums rūpējās un visu kaut ko palīdzēja, tad es zinu, kā ir, kad ir tēvs. Men også for SOS-mor Ludmila er det en stor hjælp at have Andris ved sin side. Es jūtu, ka es neesmu atstāta viena, ka mums turpinās tā ģimenes dzīve arī. Kaut ar citiem svešiem bērniem varētu teikt. Tagad jau viņi mūs emocionāls atbalsts. Uzmanīgi. Andris har et job på en fabrik, så han er ikke hjemme i dagtimerne. Men når han er i huset, lærer han blandt andet børnene at ordne praktiske ting, som for eksempel at ordne have og slå græs. Og til tider, så kan far være endnu bedre end mor. Iet peldēties jau mamma, piemēram. Tētis iet līdzi, bet mamma negrib tik tālu iet līdzi, un tāpēc mēs peldam kopā, un mamma daudzreiz, ja ir mamma, tad viņa liet līdzi noteikti viņa vietē, bet tētis nāk līdzi, un tas ir foršāk. Andris er ikke den eneste SOS-far her i børnebyen. Der bor også en SOS-far i nabohuset.